Ko izdarīja robežsardze? Mēs tiešām intensificējām darbu, lai mēs saņemtu ātrāk informāciju par tiem pašiem studentiem, kas neapliekā nodarbības. Nevis, lai pēc pusgada mēs saņemtu informāciju un tad varētu sākt veikt kontrolas pasākums. Neapmeklē 2 nedēļas, veicam pārbaudes, kur atrodas. Tālāk konstatējam brīvprātīgas izceļošanas rīkojums. Ja uzturēšanās atļauja izsniedz migrācijas lietu pārvalde. Mēs kontrolējam, kā tas tiek izpildīts. 24. gada rādītāji Latvijai, Latvijas robežsardze viena no augstākajiem, tas, ko mēs varam pārbaudīt, 87% ir izceļojuši. Augstskolas labi uzvedās tagad no jūsu skatu punktu Latvijas augstskolas? Tās, kuras ir šīs labas gribas augstskolas, kuras ir parakstījuši vienošanās, ļoti labi. Tās, kuras nav, es runātu par to, ka viņām varētu arī liekt iespēju piesaistīt. Likumdevējs noteikti tātad augstskolas, kuras pievienojas šīs labas gribas nosacījumam, ir tiesīgas piesaistīt ārzemju students, kuras nav, kad sasniegs šo briedumu pakāpi, ka var piesaistīt, tad viņiem dot tādu iespēju.